Uzņēmuma kopskatu var atrast šeit kreisajā pusē, uzspiežot uz šīs pogas un izvēlotos kopskats. Šeit ir visa informācija par šo posmu no līdz. Mainot posmu, mainās arī visa bilances informācija, ja? Kopējo projektu izdevumu no šī posma līdz šīm posmiem, administratīvie izdevumi, projekta ienākumi un bilants, kas ir projekta ienākumi mīnus administratīvie izdevumi mīnus projekta izdevumi. Šeit var redzēt katra projekta izdevumus pa sadaļām. Demontāžu darbu, siltumtrases, administratīvos izdevumus pa sadaļām, ienākumu, izpildus un avans rēķinus. Tepat zemāk ir projekta kopējie tēriņi. Šis ir projekta identifikācijas numurs, un šeit uzejot var redzēt, cik ir katram projektam iztērēts. Tālāk būs izpildes procents par projektiem, jau pēc sadaļām, katrs projekts un katra sadaļa, cik ir izpildīts uz doto brīdi. Tālāk var pārskatīt kopskatu detalizētus datus, uzspiežot uz šo bultu, un šeit jau tu var redzēt tā posma visus izdevumus, visus administratīvos izdevumus, visus ienākumus un visus saglabātos darbus. Un pavisam lejā būs izpildes procentu tabula, kur tu var pārskatīt, kā tiek darbi veikti ikdienā. Ideālajā variantā zaļajam ir jāsatiekās ar šodienu. Šis ir testkonts, informācija nav precīza. Un augšpusē tu vari izvēlēties arī attiecīgi projektu, kuram tu vēlies šajā posmā pārskatīt bilanci. Un izvēlēties, cik procentuāli administratīvos izdevumus tu novirzi šim projektam. Teiksim, tie ir 30%, tad būs administratīvi izdevumi 20 000. Izvēlamies citu projektu un redzam attiecīgi bilanci.